Sarma stāvēja pie slimnīcas gultas. Vēders it kā mazāks, bet, lai tiktu vecajās drēbēs, vajadzēs paiet vēl kādam laikam. Mazā jau var bija saposta mājupceļam. Sarkanā lenta kā ziņa pasaulei, ka ietīta segā guļ mazā Sarmas un Donāta atvase. Ienāca ārste, deva vēl pēdējos norādījumus un nokārtoja formalitātes. Pēc brīža jau Donāts turēja savu mazulīti, un viņiem sekoja Sarma ar 2 somām, kurās pavirši bija saliktas ikdienas mantas. Abi iesēdās vīra kolēģa sarunātajā auto un devās uz savām mājām. Arī šofera pienākumus pildīja auto īpašnieks, runātīgs vīrietis, kurš mācēja atrast kopīgu valodu ar jebkuru. Priekšā sēdēja Donāts, aizmugurē Sarma, turot rokās jaundzimušo, blakus kā sargi abas somas. Septembra siltā diena sveicināja gan mājās braucējus, gan jau iekrāsotos kokus un pēdējos gājputnus, kuri arī posās uz savām tālajām mājām. Nopļautās pļavas, kā vīru noskūtie vaigi, tagad varēja uzelpot, jo karstais pļaujas laiks jau bija pagājis. Tālumā dzeltenie bērzi atgādināja sveces, kuras rudens sadedzis, jo ja nu kāds nav pamanījis tā atnākšanu, tad gaiši melnie stumbri, ieskauti saules zeltītajā krāsā, to atgādina. Auto jau brauca, kā neapmierināts pūķis atstājot aiz sevis putekļu mutuļus, gar lauku, kurā kā uzraugs stāvēja ozols. 100-gadīgās rokas izslējas debesīs, tas jau bija gatavs sagaidīt drūmos oktobra lietus mākoņus. Lai atvieglotu savu zaru turēšanu pret debesīm, tad visus savus bērnus, mazbērnus, un varbūt arī mazmazbērnus, ozolzīles, bija palaidis turpat savā pakājē. Lai nu tad tālāk paši, vai nu meklē jaunas iesakņošanās vietas, vai neuzmanīgākie vāļājas starp mežacūku dzerokļiem. Sarma vērās pa logu. Bija pagājusi nepilna nedēļa, bet viņai likās, ka visa apkārtne ir mainījušies pa šo laiku, kamēr viņa pasaulē laida meitu. Donāts sēdēja apmierināts un kaut ko pārsprieda ar auto stūrētāju. Nu jau aiz pagrieziena braucējus sagaidīja egļu zaļā siena. Cēli tās noraudzījās garām braucošos. Likās, ka nekas nespēja mainīt zaļo sienu. Dienas rit savu gaitu, cik tad jau ilgi vējš palocīs jau padzīvošos augumus, un tad jau arī ziemas baltums. Tie, kas te braukā, lai braukā, tas jau nebūs tāds notikums, kuru vērts būtu ievērot vai atcerēties. Jau redzams viņu mājas pelēcīgais jumts. Vēl pēc mirkļa sētvidus varēja noraudzīties, kā atveras sarkanās mašīnas durvis, un no tās izkāp 3 braucēji, un vieni salda aizmugušo turēja rokās. Vīrieši sarokojās, atvadījās, un mašīna kā sarkans punktiņš devās atpakaļ uz sev zināmo galamērķi. Donāts saudzīgi un lēni ienesa segu sainīti pārsietu ar sarkano lentu, un nolika mazajā gultiņā. Pēc tam aizgāja uz virtuvi, atgriežoties atpakaļ ar ziedu pušķi savai sievai. Tas tev, domāju, ko es tur dāvināšu. Klapa tas vien ar to pušķi, nezinu nekur likt, neko darīt, tāpēc priecājies. Un pieliecās noskūpstīt sievu. Sarma tā negribīgi pasniedza savu vaigu, un it kā atrada attaisnojumu ilgākam apskāvienam, ka jāieliek tak puķes ūdenī. Donāts pieliecās pie savas meitiņas. Viņa saldi gulēja. Kamēr es te ar tām puķēm to atģērb, ka nesakarst, no virtuves tika doti norādījumi. Jaunais tēvs
nedroši atsēja sarkano lentu, atbrīvoja no segas skavām. Meita sakustējās. Donāts aizturēja elpu, vērās mazajā cilvēciņā. Bērns nepamodās. Vakariņās abi ēda, ko uz ātru roku varēja sagatavot. Vīrs vēl pie puķu pušķa bija sarūpējis nelielu tortīti. Tā kā nojausdama, ka ir tik svinīgs uzdevums šai dienā, tad lepni stāvēja galda vidū un gaidīja kā brūtgānu nazi, kurš varēs iztaustīt tad treknos sānus. Torti ēzdami neko nerunāja. Donāts arī neuzstāja, jo var jau saprast, ka sieva no kūrorta neatgriezās. Tāda izmocīta jau izskatījās gan. Savu vakariņu tiesu pieprasīja mājas jaunā iemītniece, to paziņojot ar skaļu brēcienu. Kamēr meita tika pabarota, Donāts devās uz kūti, apdarīt vakara soli. Vistām jāiesviež vēl pēdējie kabači, lai noknābā pa tīro. Trušiem pa zāles saujai, lai vieglāk rītu sagaidīt. Telītei ar gardā zaļā masas silē, un tad jau varēs visiem novēlēt ar labu nakti. Pirmā nakts trietā bija nemierīga, jo jāaprod vienam ar otru, katram jaunajā lomā, kuru iedalīja dzīve. Rīta modinātājs pārlauza gardo miegu kā uz pusēm. Donātam bija laiks celties uz darbu. Kolhoza lauki negaidīs, jo viņam kā traktoristam darāmā vēl diezgan daudz, kaut arī jau rudens krietnā pusē. Sarma pavēra acis, bet negulētā nakts uzveica. Acis, cik ātri atvērās, tikpat ātri aizvērās. Vakarpusē, vakariņas ēzdami, prātoju, kādu tad vārdu mazajai dos. Varbūt sievai, kas padomā. Sarmas atbilde pat vīra kartupeļa kumosam lika pusceļā apstāties. Vai man laiks vārdu domāt? Darbu tak tik daudz, nezinu, kā ar visu tikšu galā. Varbūt viņa tāda pēc dzemdībām. Vienreiz kaut ko tur vīri pa garāžām skrūvējot minēja, ka ar sieviešiem tā esot, kamēr ieietas vecajā ritmā. Tikmēr tādas nesaprotamas ir. Mēģinādams ar rūgušpienu dabūt lejā iesprūdušo kumosu, pie sevis prātoja Donāts. Lai sieva nepaliek vēl vairāk uzvilkta, tad Donāts ierosināja, ka vārdam Zane tak nesot nekādas vainas. Var arī Zane. Strupi noteica sieva un sāka jau nokopt vakariņu galdu. Manā bērnībā pat brūnaļām, kad vārdus domāja, tad izrādīja lielāku interesi un iesaisti. Grabinot sērkociņus, lai uzvilktu dūmu, prātoja Donāts. Zane, kā jūsdama, ka labāk lieki mammu nekaitināt, bija mierīga. Kamēr saprata, kas un kā, tad jā, pirmo nedēļu bija tāda raudulīgāka, bet pēc tam, kā pēc grāmatas, pāēd un tad 3-4 stundas saldi guļ. Ja rudenīgo dienu aplēmoja kāds saules stars, tad piemājas veļas auklas visa kā viena žāvēja autiņu un marļu balto rindu. Bieži šie audumi, kuru vieta bija netīrās veļas grozā, sagaidīja Donātu pēc garās darba dienas. Nu ko, nav jau variantu. Vīrs ķērās pie tā procesa, kurš šo visu padarīja par tīro drēbju kategoriju. Bija vakari, kad Sarmas vīrs arī pastāvēja pie plīts, kaut ko pagatavojot. Nav man ne spēka, ne gribēšana dežūrēt pie karstās plīts. Strupais sievas paskaidrojums. Zane jau visu apkārtni lūkoja ar zilajām actiņām. Donātam dažu brīdi šķita, ka meita uzsmaida viņam. Gada nogale tika sagaidīta klusi un rāmi.
Ārā ziema visai apkārtnē bija sarūpējusi savu dāvanu – baltu sniega klajumu un pamatīgu salu. Nelielā svētku eglīte un pāris mandarīnu uz galda mēģināja atnest svētku noskaņu. Kā svētku nelielu pārsteigumu bija sarūpējusi sarma. Speķa pīrādziņu saime laiskojās māla bļodā. Donāts domāja, ka pamazām viss sastāsies, mazā augs. Sieva ar jau acīm redzami ieietas ikdienas gaitās, tā kā viss būs labi. Krāsni un plītī vēl sprakšķēja uguns, pie galda sēdēja abu māju saimnieki. Savā gultiņā saldi gulēja Zanīte. Pāri apsnigušajiem laukiem klusi un lēni nāca jaunais gads. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.